Sveiki! Esiet sveicināti Ludo video apskatā. Mani sauc Aleksandrs un tas ir Jānis. Čau! Šodien mēs apskatīsim spēli Color Pop. Spēle ir no 1 līdz 5 cilvēkiem, ilgs 10 līdz 20 minūtes un ir no 8 gadu, bet es esmu pārliecināts, ka var spēlēt arī jaunāki. Pirms spēles katram spēlētājiem tiek izlozēta viņa krāsa. Kauliņi tiek slapsi sajaukti, un kāds izvelk sev slapsi vienu krāsu. Teiksim, es izvelku šo, un Aleksandrs izvelk šo. Jā. Tātad es gribu, lai mana krāsa ir pēc iespējas mazāk šeit. Piemēram, ja man ir zaļā krāsa, tad es gribu pēc iespējas mazāk zaļos kauliņus šeit atstāt. Kā notiek spēle? Savā gājienā es drīkstu 2 vai vairāk blakus esošus kauliņus izspiest. Ja? Kas var būt pa horizontāli, pa vertikāli, bet ne pa diagonāli. Piemēram, es varētu izspiest šos 2 zaļos. Es viņus izspiešu, viņi izslīd laukā, un tas ir mans gājiens. Kauliņus es paņemu pie sevis. Tad iet otrs spēlētājs. Tā mēs mainamies, līdz kamēr vairs nav nekāda iespēja, kur izspiest kaut ko. Tad spēle beidzās, un mēs skatāmies, kura kauliņi ir palikuši mazāk. Tas ir uzvarējis. Ja ir vairākiem cilvēkiem vienāds skaits kauliņu palicis, tad spēlētājs, kurš pēc iespējas mazāk savas krāsas kauliņus izspiedz, tas uzvar. Līdz ar to negribās it kā spiest tikai savējās krāsas. Ja paliks neizšķirts, tad es zaudēšu. Ja kāda no šīm strēmelītēm tiek izspiest pilnīgi visu tukšu cauri, tad tās viņas atlikušās vienkārši tiek sabīdītas kopā. That's it? Yeah. It is so awesome! Color Pop ir ļoti laba spēle ģimenēm. Lai arī uz kastes rakstīts ar 8 gadus augšu, es domāju, ka viņi var spēlēt pat mierīgi 6-gadīgi. Un es pat esmu redzējis, kā 3-gadīgi bērni vienkārši nāk un spiež šajos te laukā. Viņiem ļoti patīk to darīt. Spēle uzreiz pirmās asociācijas rodas ar to diezgan zināmo datorspēli, Lines. Ja, bet tomēr šeit ir savu knifiņu, un Lines tomēr bija spēlējama tikai vienā, tad šo var spēlēt līdz pat 5 spēlētāji. Un viņi ir ļoti ātri, 10 minūtes, 20, tas nav nekas, jā, izspēlējam uzreiz, saliekam visu apakaļ un spēlējam vēlreiz. Tā kā, principā, pat viesībās var šādu uzspēlēt. Jā, viņi ir, tas tieši tas, ka tā spēlē lielākais bonus, ka viņi ir ļoti ātra un viņi ir ļoti viegli, un noteikuma ziņā viņu ir ļoti viegli izstāstīt, un viņi patiešām var ņemt viesībās spēlēt. Jo, cik es redzēju, pietiek kādam spēlēt, kad uzreiz ap galvu savācās daudz cilvēku un skatās, kas tur īsti notiek, kas tur tiek spiests, ja. Un arī, principā, viņu var izmantot mazākiem bērniem krāsu mācīšanai, jo kuram gan nepatīk šajos testos laukā. Es to varētu darīt visu dienu. Ko tu domā, Aleksandrs, par šo spēli? Šī spēle ir forši, tāpēc, kad noteikumi nav... Ko es tev jāspiež? Viņš nevar nociesties. Redziet, viņš nevar nociesties. Viņam arī gribās, lai spiest. Paldies! Atā!